Un, kad es nācu uz šejieni, es sarakstā redzēju šīs dienas pasākuma nosaukumu, iespēju kartes, informācijas, kampšanas noslēguma pasākums. Pirmajā brīdī es domāju, tā jābūt drukas kļūdai, tur noteikti viņi bija gribējuši uzrakstīt kampaņa, bet pēc tam es sapratu, viss taču ir pareizi. Iespēju kartei atbilstošāku nosaukumu nemaz izdomāt nevarētu. Savas iespējas, kad tās rodas, ir jākampj ciet. Jums neviens nevarēs pārmest, ja jūs būsiet kampuši un netrāpījuši. Nāks citas iespējas, bet jūs nebūsiet kampuši. Tas nav forši. Bet, diemžēl, ne visiem cilvēkiem rodas tās iespējas, ko var kampt. Ir cilvēki, kuriem šīs iespējas ir jāsniedz. Un tieši tāpēc, pateicoties Inetes, pateicoties citu cilvēku iniciatīvai apmēram pirms gada, piedzima iespēju karte. Kā jau jūs dzirdējāt un kā jūs arī redzēsiet pasākuma turpinājumā, iespēju karte, tā ir vieta internetā, kur cilvēki, kam ir nepieciešama palīdzība, var apskatīties, kur viņi var redzēt, kur viņi var saņemt palīdzību, kur viņus kāds var uzklausīt, līdzjūtīgi parunāt ar viņiem, kur viņi vienkārši var saņemt maizi vai cita veida atbalstu, kur galu galā viņi var satikt citus cilvēkus ar līdzīgām interesēm, un tad viņiem vairs nebūs tik vientuļi. Tā ir iespēja, kāda katram ir nepieciešama. Informāciju iespēju kartē var ievietot daudz, var ievietot pašvaldības, var ievietot sabiedriskās organizācijas un vienkārši labi cilvēki, kas grib palīdzēt citiem. Un mēs turpinām strādāt, lai iespēju karte kļūtu arvien vienkāršāka, vieglāk lietojama visiem. Gan tiem, kas palīdzību grib piedāvāt, gan tiem, kas kam palīdzība ir nepieciešama, kas to vēlas saņemt. Pagājušais 2010. gads bija Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, un iespēju karte, kas piedzima šī gada ietveros, noteikti ir viens no vērtīgākajiem šī gada augļiem. Taču tā nedrīkst palikt tikai viena gada ietveros. Tāpēc mēs turpinām strādāt visi kopā, sabiedriskās organizācijas, Labklājības ministrija, Eiropas komisija, lai iespēju karte kļūtu par pastāvīgu vietu, kas vienmēr ir, un par kuru cilvēki zina, ka tur viņi var atrast palīdzību. Un lai vairāk cilvēku uzzinātu par šo vietu, mums esat palīdzējuši arī jūs, tāpēc mēs izsludinājām konkursu, kurā skolnieki bija aicināti iesūtīt labos darbus, ko viņi paši ir pastrādājuši, pieredzējuši vai par kuriem ir dzirdējuši iespēju kartei. Un šodien mums ir šī konkursa noslēguma pasākums un viņu apbalvošana. Un cerams, ka pēc šī pasākuma vēl vairāk cilvēku būs uzzinājuši par iespēju karti, un viņiem būs iespēja, un viņi kamps un to izmantos. Jo runājot par iespējām, bieži lieto salīdzinājumu par zivi un makšķeri. Iedodiet cilvēkam zivi, šodien viņš būs paēdis, bet rīt viņam atkal gribēsies ēst. Iemāciet cilvēkam makšķerēt, un viņš visu dienu sēdēs pie upes, makšķerēs, sauļosies, pa laikam nopeldēsies, iedzers kādu limonādi vai, ja viņam jau ir 18 gadu, tad kādu citu dzērienu, ko arī Rihards pieminēja savā dziesmā, un vispār viņam viss būs kārtībā. Kampsim mūsu iespējas. Paldies jums! No sirds, tieši tā. Tur jau ir tā pēctecība, tātad Labklājības ministrijas iesāktais ceļš tiek tagad turpināts Izglītības un zinātnes ministrijā, un mēs esam atbildīgi par brīvprātīgā darba gadu. Un brīvprātīgā darba gada ietvaros ir ļoti daudz pasākumu, ļoti daudz dažādu, un katrs mēnesis ir nosaukts arī savā vārdā. Bet ir ļoti, ļoti liela vieta ierādīta arī šim iesāktajam projektam iespēju karte. Sakiet lūdzu, vai kāds no jums ir bieži izmantojis šo iespēju karti? Ir gadījies? Nav gadījies, jā?
jūs dzirdējāt, ja kāds ir iespēja kartas iespējas, ko mēs varam atrast, tikko iepriekšējie runātāji uzsvēra, ka mēs varam atrast gan to, kā palīdzēt, gan arī to, kam palīdzēt. Jums patīk palīdzēt? Jūs to labprāt darāt? Nu tā tad jūs esat pilnīgi gatavi brīvprātīgā darba gadam. Un brīvprātīgo darbu jums arī patīk veikt, vai ne? Skolā to veicat? Mājās veicat? Nu, pasakiet man kādu labu piemēru. Vācat makulatūru tieši tā. Nu, vēl kāds. Veciem, pareizi veciem un skumjiem, nomāktiem cilvēkiem pilnīgi pareizi. Tas jau arī bija tas sākums, kas tika iesākts pagājušajā gadā, un tāpēc mēs to turpinām, un tāpēc ir šī iespēja karti, lai mēs to visi varētu turpināt, bet es jums gribu nolasīt arī dažus tādus spēka vārdus saistībā ar šo brīvprātīgo darbu, lai tas jums ir tā kā uzmundrinājums. To es esmu arī publicējusi pēdējā izdevumā Skolotājs, ja tāds ir redzēts skolās, ja jūs to varēsiet izlasīt. Ko mums katram nozīmē brīvprātīgais darbs? Pirmkārt, tā ir atbildība par saviem, nevis citu uzskatiem, par saviem, nevis cita vārdiem, par saviem, nevis cita darbiem un rezultātu. Atbildības nosacījums ir rīcība, būt aktīvam savā laikā un katra atvēlētajā telpā. Tā ir vienreizēja iespēja, kuras citreiz varbūt vairs pat nebūs. Tā ir skaidrība savu mērķa priekšā un ieklausīšanās sirdsapziņā, godīguma virsotnes pakājē stāvot. Tā ir brīvprātīga uzdrošināšanās atbilstoši savai pārliecībai padarīt pasauli kaut par kripatiņu labāku, palīdzot mainīt sabiedrības attieksmi kopumā. Redzat, kādas lielas iespējas jums ir dotas. Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus, taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību. Un to ir teikusi māte Terēze, ja jūs zināt, ja šo vārdu esat dzirdējuši. Un šie vārdi ikvienu spēcina būt uzticamam mazās lietās, jo tieši tajās atrodas mūsu katra spēks. Un mēs dzīvojam šodien. Un kad es prāts seko sirdī. Un viena no tām lietām, kāpēc šī māja man liekas tik laba, ka ļoti daudzas lietas, kuras ir noformētas ļoti sarežģītā valodā un saskaņotas un pieņemtas visbiežāk Briselē, ir ļoti labas. Jo tur ir ļoti labas domas no ļoti tīras sirds, kur ir sadzirdētas daudzas svarīgas lietas. Un nākošais gads būs kāds gads? Par iepriekšējiem mēs zinām, nākošais būs vecmāmiņu un vectētiņu gads, vienkāršā valodā sakot. Lai vectētiņu un vecmāmiņas ir aktīvi. Un mums šogad ir jāizdara viss, lai viņi būtu aktīvi. Un ja mēs atrodam iespējas un ieliekam datorā, kāpēc mēs ar jums runājam? Kāpēc? Tāpēc, ka jaunieši ir tie, kas vislabāk zina par datoriem. Nu, cik gadu bija jums datorā? Kad jūs piegājāt datoram? Tā es tūlīt visiem pajautāšu, kurš piegāja datoram, kad viņam bija 100? Tā neviens neatsauc. Kurš piegāja datoram, kad viņam bija 50? Pirmo reizi. Neviens. Kurš piegāja, kad bija 40? Tā. Daži vēl vispār nav piegājuši. Nu labi. Kurš piegāja, kad bija 30? Neviens, es tūlīt skaitu. Ok, jā. Tā varētu būt, ja. Labi, kurš piegāja tad, kad bija jau pār 25, es tā godīgā, nu, tādam mazam, tādam uz galda noliekamam datoram? Jā, labi. Un tagad skatieties, es tagad skatos zālē, un tagad pamēģiniet pateikt skaļi visi kopā, katrs to skaitli, kad jūs piegājāt datoram. Nu, tā, nu, kuram bija 3, kuram 4, kuram 5? Nu, katrs tā, 1, 2, 3. Tā neviens nav piegājis datoram vēl. Kas jums, kā? Neviens nav piegājis? To jūs arī neesat piegājuši, nu es pat esmu redzējuši. Nu tad varam visu tā reizē skaļi, tā katrs savu to skaidru un tā atcerās? Varat atcerēties, kurā vecumā? 3, 4.
Nu, 5 skanēja viskaļāk. Bija kāds, kas agrāk bija piegājis? Bija 3? 3. Fantastiski, apsveicam. Es gribu aplaudēt visiem vecumiem, kas ir piegājuši pie datora. Un kāpēc mēs par datoriem runājam? Nu, tā nozara, kas attīstās, un par to droši vien mazliet vēlāk mums stāstīs Exigen Services pārstāvis. Bet es gribu teikt to, ka mums ir jāpieliek vecmāmiņas un vectētiņi pie datoriem. Lai viņi atrod draugus. Nu kā, jūs esat draugos visi. Kurš ir draugiem LV? Kurš ir Facebookā? Tā, sameklēsiet mani, pieteiksieties draugos. Sarunājuši? Sarunājuši? Ļoti labi. Es visiem atbildēšu. Tad mums ir jāpalīdz viņiem un jāpasaka. Mēs varam vienkārši ieiet datorā un atnākt. Un arī skolā kādreiz var vecmāmiņu un vectētiņu mammu tēti pielaist pie datora. Es domāju, ka daudz kur tas ir iespējams visās bibliotekās, lai cilvēki satiktos, sarunātos un lai viņi nepaliktu vieni. Jo jūs jau visur, kur piedalāties, vai ne? Tie, kas ir šeit, tie jau ir aktīvi. Jūs noteikti kāds dziedat, kāds dejojat. Kurš dzied? Paceļ rokas. Nu, fantastiski. Kurš dejo? Kurš bija dziesmu svētkos šovasar? Redziet, kā? Nu, tad jūs esat tie aktīvi un jūs esat tie, ar kuriem visi pārējie lepojas. Pareizi? Un ja jūs darat labus darbus, kurš dara labus darbus, paceļ rokas? Tā, jūs nedarat neviens? Tā, visi atzīstas. Nu, tad ar jums visi lepojas. Un es gribu teikt tā, ka katrs no mēs tāds maziņš pavisam piedzimstam, un mums visiem ir brīnišķīgas sirdis un brīnišķīgi atvērti prāti, jo mēs mācamies sākot no staigāšanas, ja, līdz runāšanai, un arī ejam skolā un apgūstam matemātiku un svešvalodas, un tās vajag mācīties pēc iespējas vairāk. Tad mēs gribam, lai ar mums lepojas. No paša dzimšanas brīža pareizi mēs gribam, lai mums lepojas. Vecāki, lai lepojas, ja. Mums ir svarīgi visiem, un arī vecākiem ir svarīgi lepoties. Un šobrīd jūs esat šeit, un mēs savukārt šie te sēdošie, ja, cilvēki, mēs visi ar jums ārkārtīgi lepojamies, tāpat kā ar jums. Mēs gribam, lai ar jums lepotos, un par jums zināt visu Latviju. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs atrodat arī turpat blakus vēl tos citus cilvēkus, par kuriem jūs varat izstāstīt iespēju kartē, par kuriem jūs varat palepoties un informēt un rakstīt mums. Un tā kā es gribu novēlēt, kļūsim draugi, un strādāsim kopā no sirds. Man tagad jādodas prom, diemžēl, darīt citus darbus, cerams labus, bet pirms es eju prom, jā, ar Inetu jūs varat draudzēties draugos un Facebookā, bet ar citām pieaugušiem tantiem un onkuļiem labāk nevajag. Čau! Paldies, Inetei, un tālāk vārdu dodam Valdim Nagobadam, Latvijas sarkanā krusta vadītājam. Labdien! Jā, man arī, tāpat kā visiem klātesošiem, Inita, ko teica, ienākot šajā mājā, piemēram, gribās domāt labas domas, atstāt aiz durvīm to rūgto, slikto, grūto, par ko mēs vairāk ikdienā runājam, un izejot no šejienes ar apņemšanos, jā, es tomēr būšu citādāks, būšu aktīvāks. Es ļoti priecīgs esmu, kad šeit piedalās jaunieši, tiem, kam pieder rītdiena. Es esmu priecīgs, ka man ir iespēja uzrunāt Sarkanā krusta vārdā, Sarkanā krusta, kas ir visā pasaulē viena no lielākajām brīvprātīgu organizācijām, un kur aktīvi ir iesaistījusies arī šīs iespēju kartes apgūšanā, izmantošanā, popularizēšanā, jo man pārliecība ir, ka īstajā brīdī vajadzīgā informācija bieži vien ir daudz svarīgāk nekā maizes gabals vai bulciņas vai čipšu paka. Jo, ja man kaut ko gribās, un es nezinu, kur man iet, un sevišķi, ja tas ir saistīts ar sarežģītām dzīves situācijām, tad ir ļoti svarīgi, lai pie rokas būtu informācija, un šī iespēja karta tieši tāda ir, un jūs visi apliecinājāt, ka ar datoru jūs esat uz tu, noteikti aizbraucot mājās vai skolā vai bibliotekās, kur visur ir šodien datori, vajag paskatīties, kas tas tāds ir. Un varbūt jau neskatoties uz gadiem, uz vecumu, neskatoties, jūs varat sevi apliecināt ar kaut ko, kaut kam es varu palīdzēt, kam es līdz šim neesmu to darījis.
Makulatūras vākšana tā ir kolosāla lieta, bet varbūt jums kaimiņos dzīvo kāds vientuls cilvēks. Varbūt jums kaimiņos ir kāda saimniecība, kur es kaut ko tāpat brīva laika vadīts un no sirds ar prieku varu veikt, varu izdarīt. Un to jūs varat paust gan caur iespēju karti, gan arī iespēju karti nevajag, bet paši to varat izmantot. Un tādā pat veidā gūt sev patīkamas emocijas, patīkamas pārdzīvojumus. Principā man šodien aicinot runāt par šo iespēju karti, es sapratu, ka šī iespēja karti ir kaut kas mans, jo jau vairāk kā 10 gadus mans dzīves moto ir tāds, ka meklējiet, es sev to saku, meklēju iespējas kaut ko izdarīt, nevis iemeslus, lai to darbu neizdarītu. Un tādā veidā es esmu principā daudz izdarījis arī kultūras projektu organizatoriskajā ziņā. Tādā veidā es esmu veidojis arī savu mūzikas veikalu, tādā veidā es esmu attīstījis šo savu solo karjeru, tādā veidā es esmu šobrīd, pat kā atvērs šo te palīdzības, pat ne palīdzības, bet atbalsta programmu jauniešiem, jauniem mūziķiem, kuriem būtu iespēja, kuriem ir iespēja savā īpašumā iegūt mūzikas instrumentu, lai varētu veiksmīgi muzicēt, jo Latvijā liela problēma ir, kas arī man bija mūzikas vidusskolā, Mediņos mācoties, ka man pašam nebija uz kā spēlēt, nebija uz kā īsti mācīties, un tā man bija liela bremze manā profesionālajā attīstībā. Šobrīd es esmu atvēris šādu atbalsta programmu jauniešiem, kur pagājušajā nedēļā es biju Igaunijā, kur Igaunijā viens jaunietis vinnēja trombonu, nākamnedēļ Latvijā būs konkurss, kur arī tur viens no jauniešiem varēs svinēt šo te mūzikas instrumentu. Principā, kāpēc es to visu stāstu? Šī te iespēja karte un iespēja meklēšana dzīvē ir ļoti svarīgi, jo bez iespēja meklēšanas mūsos attīstās šis te latviešu kūtrums, un tad mēs ar šo te savu kūtrumu un arī mūsu draugu kūtrumu palīdzību mēs veiksmīgi atrodam šos te iemeslus, lai savu nosprausto mērķi, savu ideju nerealizētu, bet nolikt kaut kur nebūtības plauktiņā. Tāpēc es arī aicinu, un es tagad droši vien visi zinu to stāstu arī par 2 pelēm, kuras iekritušas krējuma kannā, kur viena noslīga, bet otra kolās, kamēr to krējumu sakula sviestā un veiksmīgi arī tik ārā. Šis ir arī tieši šis spilgts stāsts par šo iespēju meklēšanu, un es uzskatu, ka iespēja karti ir kaut kas tāds, un ja jums ir, teiksim, ja jūs kā jaunieši caur iespēju karti kaut kādā veidā arī, kā Nagabada kungs jau teica, jūs arī paši varat meklēt iespējas, kādā veidā palīdzēt saviem apkārtējiem, savam kaimiņam vākt makulatūru, palīdzēt kādam večiņai vai vecītam kaimiņos vai visādi citādi veikt kādu labu darbu. Paldies, Vairim. Un tagad dosim vārdu Exigent Latvija service biznesa nodaļas vadītājam Pēterim Sliedem, pastāstīt par to, kā viņu firma brīvprātīgi no labas sirds izveidoja iespēju kartes jauno versiju un kāpēc viņi to darīja. Ja? Jā, sveiki, labdien! Mans vārds Pēteris Sliede. Es strādāju pietiekoši lielā priekš Latvijas izmēriem kompānijā Exigent Services. Mēs nodarbojamies ar to, ka sēžam visu dienu pie datora, bet varbūt kāds arī spēlē spēles, bet tomēr lielākā daļa ir tāda, kas programmē un ražo šīs programmas. Tādas kā iespēja karte, tādas internetu programmas, kā jūs paši vai mājās lietojat vai izmantojat, vai skolā, vai jūs vecāki, draugi savās darba vietās, valsts institūcijās un privātās kompānijās. Tad mēs esam programmētāji. Un es domāju, tā iemesla pēc arī Ineta Ielīte, ja, pagājušā gada septembrī mēs bijām vienā Amerikas Tirdzniecības palātas pasākumā, un viņa man uzrunāja, vai mēs negribētu palīdzēt izveidot šādu iespēju karti.
Un tajā brīdī, neko nezinot vēl par iespēju karti, šķita, ka kāpēc nē, bet tādu nelielu risku uzņēmos, ja, kad, un par laimi, ja, iznāca tā, ka tiešām tas, par ko mūs lūdza sniegt atbalstu, ir ļoti, ļoti labi atbilda mūsu kritērijiem un arī mūsu iespējām, jo mums bija tādi speciālisti, un joprojām ir, un arī pats galvenais, kad mēs gribam atbalstīt un atbalstam tādas lietas, kas ir sabiedriski nozīmīgas, un arī, protams, kas iekrīt mūsu iespēju robežās, ja, ko mēs varam izdarīt. Mēs jūtam, ka to varam izdarīt labi. Un pēc darba saskaņošanas, ko tieši darīt, kā tam jāizskatās, cik ilgā laikā, uz kādām tehnoloģijām, tad mūsu cilvēks, es pats saku paldies Oļegam Frīdam, mūsu programmētājam, kurš izveidoja šo tehnisku, un es gribētu arī teikt, arī ielika savu sirdi, jo, kā es dzirdēju no bērnu fonda pārstāvjiem, tas izveidots ir skaisti, ērti, un es saprotu, ka viņš arī ielika savus pašu fotogrāfijas iekšā, un tā kā tiešām ielika savu sirdi šajā. Tā kā mēs esam gatavi un apsolu, ka mēs esam gatavi turpināt šo atbalstu, saskaņojot, kas tieši ir nepieciešams tālāk, gan izstrādāt papildus funkcionalitāti, gan atbalstīt. Nu, par tehnoloģijām, ja jūs jau, kā saka, mācaties noteikti daudz par programmētājiem tā, ka mēs izmantojam bezmaksas programmatūru, lai nebūtu dārga uzturēšana, jo parasti visām programmām, kas ir tādas, nu, ko izmanto darba vietās, par viņām ir jāmaksā ne tikai uzreiz, bet arī katru gadu. Un tas nozīmē, ka ir izmaksas. Bet ir tādas programmas, kas ir pietiekoši labas, ko var ērti izmantot, ātri pielāgot, un viņas, par viņām nav atsevišķi jāmaksā. Tātad, ja kādu brīdī atradīsies vēl labāka kompānija, kas gribēs pārņemt vai kā savādāk, tad viņiem nebūs problēma arī turpināt, ja, un papildināt. Tā kā nav šeit atkarība no mums tādā ziņā. Ja. Ko es vēl gribēju teikt? Es arī izmantoju to iespēju, kad man ir mikrofons iedots rokā. Es gribētu jūs visus arī aicināt, ceļš tos, kas mācās, nopietni apdomāt nākotnē kļūt par IT speciālistiem, jo visu laiku ir bijis un būs arvien vairāk, kad IT speciālisti ir ļoti, ļoti, ļoti pieprasīti. Pat tā saucamajā krīzes laikā, kas bija tur pagājuši gadu, ja, kad jūs zināt, varbūt daudzām kompānijām negāja viegli, tad tomēr informācijas tehnoloģiju sfērā programmētājiem darbs bija. Un šodien un uz priekšu viņas arvien vairāk meklēs un meklēs, vienmēr darbs būs, un ir augstskolā vietas, kur mācīties, un tad jūs izmācīsieties un varēsiet taisīt gan šādas programmas, kā saka, par ko ir prieks daudziem citiem, gan arī izpausties savu māksliniecisko dotību, radošo dotību un ar savu darbu, kā teikt, arī dot labumu sabiedrībai, redzam labumu sabiedrībai. Jā. Paldies! Paldies! Un tagad Dace Paigle, iespēja kartes projekta vadītāja, jums pastāstīs konkrēti, ko jūs varat atrast šajā vietnē www.iespējkarte.lv jaunajā versijā. Labdien! Mans vārds ir Dace. Tagad vispirms es apsveicu visus jūs ar atrašanos es mājā, kā konkursu darbu no sirds uzvarētājus. Un tagad mazliet par to iespēju karti, par kuru visu laiku tika runāts. Tātad, ja mēs ierakstam www.iespējkarte.lv, tad mums atverās šāda lapa, iespēja kartes pirmā lapa un palīdzība būs tuvāk tev. Tātad, kāda palīdzība? Tātad, ko karte piedāvā? Karte piedāvā pirmās nepieciešamības lietas. Kas mums ir pirmā nepieciešamības lieta? Protams, jumts virs galvas, apģērbs mugurā un pārtika. Tātad, jebkurā no šīm te sadaļām varam atrast kaut ko par apģērbiem, dušas, veļas mazgāšanas, dažādi piedāvājumi, pajumta, dzīvoklis, patvērums, pārtika
un pabalsti. Pabalsti, manuprāt, šobrīd ir visaktuālākie, jo ļoti daudziem ir grūti. Un, ja jūsu vecmāmiņām vai kaut kādiem tuvākiem cilvēkiem ir jāuzzina par pabalstiem, kādus viņi var saņemt, tad spiežam šeit pabalsti. Ieejam kartē un spiežam uz pabalstiem. Un, ejot no šejienes, ieraudīsim visus iespējamos pabalstus, kādas tiek piedāvāt vispār Latvijā un kāda ir ierakstīta kartē šobrīd iekšā. Ja gribat skaidri zināt, nu jā, nu, bet nu tā, nu ir, tad tas vēl bija kāds novads. Novads ir tā. Nīcas novads. Un ko vajadzēja tālāk? Nīcas novads mēs vēl varam pa pagastiem skatīties. Otaņķu pagasts un ciemu, bet ciems tad būs mums jāraksta ar roku. Jo te vienkārši ir visu ciemu saraksts, kas ir kāds ciems interesē. Ir ciems tur? Tad viņš ir jāieraksta ar roku vienkārši. Te, kur ir ciems, šita man te vienkārši, nu, nav viņš mums bijis tāds. Pareizāk sakot, šajā ciemā, ar tādu adresi tajā ciemā nekas nav ierakstīts. Tā kā mēs varam, tad, kā būs, tad būs. Tā kā mēs varam skatīties Otaņķu pagasts, ja kāds ir ierakstīts. Šajā kartē, nu kā jebkurā noliktavā, var atrast tikai to, kas tur ir nolikts. Tātad, ja jūsu pagasts nav tur neko nolikts, tad neko nevar atrast. Un, manuprāt, tā kā šis ir brīvprātīgo darba gads, tad jūs varētu būt tie brīvprātīgie, ka iet pie pagasta un saka, kāpēc nav. Mēs gribam zināt, kādas pabalstus mēs savā pagastā varam saņemt. Mēs gribam zināt, kur mums ir kaut kāds sociālās mājas vai tam līdzīgas lietas, kur mums ir apģērba izsniegšanas punkti. Jā, mēs gribam. Tad var aiziet pie vietējiem pensionāru organizācijas un teikt, ziniet, ko jūs taču satiekaties. Mēs arī gribam tur iet, mēs arī gribam par to zināt. Un, lai kaut ko kartē ierakstītu, vienkārši ir jāiet šeit, ieeja datu ievadītājiem. Viņš ļoti labi strādā. Jāreģistrējas kā lietotājiem, jums iedos parolīti, un tad varēsiet vadīt savus datus iekšā kartē. Kartē ievadīt informāciju var jebkurš, arī jūs varat, ja jums ir kāds pasākums, kas ir domāts visiem un kur jūs aicināt visus piedalīties. Arī jūs varat to ievadīt, tur nav vecuma ierobežojumu. Tur nav ne vecuma ierobežojumu, ne dzimuma ierobežojumu, būtībā arī organizācija ierobežojumu nav. Un ja jums ir, teiksim, kaut kāda lieta, nu, tagad nāk pavasaris, varbūt kāds var kādam piedāvāt kādu kartupeļu maisu sēklai vai kaut ko tam līdzīgi, arī to mēs varam rakstīt iekšā kartē. Tam ir pilnīgi speciāla sadaļa izveidota. Dabūt uz leju. Tā, redziet, te ir sadaļa, varu palīdzēt. Tur. Un tad ir vēl pašās beigās 3 svarīgi telefoni. Tātad, visi ziniet, kur nelaimes gadījumos jāzvana. Un kad vecmāmai sirdsklapas ir un ātrā palīdzība jāsauc. 113. Un ja pašiem ir galīgi slikti, 6111. Nu, malači. 11611. Tas ir bērnu uzticības tālrunis. Jā. Un jūs zināt, ka tam tālrunam ir arī darba laiki? 11, viņam ir darba laiki. 112 un 113 var zvanīt 24 stundas diennaktī, bet šim ir darba laiki. Un to jūs varat šeit paskatīties. Līdz 11, kad ir guļamais laiks, var zvanīt, nu pa nakti tā kā nesanāks. Labi, paldies jums!
Paldies, Dacei. Jā, Inete. Es gribēju pateikt dažus vārdus. Dažkārt ir tā, ka ienāk prātā laba doma, tā kā mums ienāca te par iespēju karti, un vienmēr ir vajadzīgi palīgi, lai to izdarītu. Un tad vienmēr jāapstāsta, kurš var palīdzēt. Ja? Un jūs jau dzirdējāt, Sliedzkungs stāstīja, kā palīdzēt. Pirmo datu bāzi mēs taisījām ar visādām palīdzīgām rokām. Tur bija jauni un veci un dažādām zināšanām un visādi mums gāja un to apbrīnojamo darbu. Kad uzsāk vadīt Dācu Paigli, nu tad mums viss notika daudz savādāk un daudz pamatīgāk, un es viņai gribu izteikt vislielāko atzinību. Tāpat, kad mums Exigent Services nolēma palīdzēt, ja? Un vēl vairāk. Sigmanēta, piemēram, apņēmās, ka viņi uzturēs to datu bāzi, lai cik lielu mēs viņus nesataisītu. Viņi ir gatavi mums bez maksas viņu uzturēt, jo viņi saprot, ka tas ir cilvēkiem vajadzīgs, vai ne? Nu un tā. Un tad mums ir viena no, kā jau tik minēts, sarkanais krusts, kurš arī informāciju sāka. Nu, tagad jau ir gandrīz 340 dažādas organizācijas un iestādes iekšā. Nu, mēs gribētu, es tā šodien atļaušos pasakņot, ka par šo gadu mēs otru pusi pašvaldību tur ieraudzītu, kas vēl nav. 12 pašvaldības tika apbalvotas, no katra reģiona viena saņēma atzinības rakstu pirms mēneša apmēram. Un ka mēs tos darbus izdarījām, tad mums bija prieks. Un tagad mums jūs palīdziet mums, tur, kur mums vēl nav tie. Un es gribētu, lai mums būtu nākoši, kad mēs šeit satiktos, kuplākā pulciņā, un mums būtu, piemēram, es nezinu, 10 000 dažādu organizāciju ierakstījušas tur savus dažādos pakalpojumus, ja? Un, ja skolā ir kāds foršs pasākums un disanīt, kur nav tikai savējiem, ierakstiet to tur iekšā, sarunāts. Varbūt kāds atbrauks. Un vēl, ja jums gribas daudz ko jaunu uzzināt, tad piesakieties, Lauma, tur parāda roku, pacel roku. Lauma, ja? Lauma, tu ņem sev palīgus, pat pieteiksi viņus. Var sakot, piesakieties Laumai, jo Latvijas bērnu fórums organizē dažādas pasākumus šeit bērniem. Pagājušo sestdienu šeit satikās pavisam jauni, tādi no 4 līdz 7, 8 gadiem, ja? Ja? Tā bija Daci? 5, 6. Nu, labi. un mums ir dažādi pasākumi. Lauma ir izbraukājusi jau dažādas valstis un piedalījusies Eiropas dokumentu veidošanā jau, ja, un spēlējusi teātru un darījusi visādas brīnums un tam līdzīgi. Tā kā piesakieties un iesaistieties. Sarunājuši? Paldies, un tagad pārējām pie nākamā punkta. Tas ir ļoti patīkams punkts. Protams, uzvarētāju apbalvošana. Es tagad pieiešu tuvāk šiem skaistajiem maisiem. Paņemšu diplomus, ja? Jā. To mēs sāksim ar skatītāju simpātiju. Jā, mēs trietā to darbiņu darīsim. Prieks ir tāds, kad skatītāja simpātijas sakrita ar žūrijas vērtējumu. Pilnīgi negaidot tāda dabā šajās nominācijās, gan fotostāsts, gan rakstītais stāsts, sakrita šīs te nominācijas uzvarētāji. Sākam ar to. Skatītāja simpātija ir Matīs Bernāns. Ar komandu. Wow. Nāciet visi. Un pirmo vietu arī prieks dodam? Jā. Nē, prieks vēl. Tas jums kā skatītāja simpātijai balva. Tā aplausā klātī. Skatītāja simpātija par fotogrāfu dodiet citiem. Visvairāk dodam sev. Ir Ingai Andrejevai. Aplaus, kārtīgi! Lai tā labā enerģija izplatās. Sabīnei Krūklei par stāstu Talsu Kristīgā vidusskola mājas labajiem darbiem ir 3. vieta. Tas nav? Jā. Nav. Ar Sabīnu vakar runāju pa telefonu, viņai diemžēl šodien ļoti svarīgi skolā būt. Viņa atvainojas visiem klātesošiem, viņi nevar ierasties. Nodosim balvu. Skola 1. vietā. Ļoti svarīgi.
Trešā vieta par fotostāstu un augšēniešu skolēnu skatījums par klases labajiem darbiem Agitai Bērzupei. Augšēnieši mūs pārstāvējuši ir visplašākajā skaitā. 3 komandas. Ar to mēs jūs arī apsveicam no visas sirds un sniedzam jums balvu. Olgai Ņekraševičai par fotostāstu Jaunie draugi 2. vieta. Lūdzu. Un 2. vieta par stāstu Katru dienu un katru mirkli un katru darbiņu no sirds Ausmai Dzinterei. Un tagad 2 pirmās vietas. Un par fotostāstu dodot citiem, visvairāk dodam sev, Ingai Andrejevai, Aigaram Pienkrātam, Viktorijai Zavereiko. Un jau zināmā komanda, kuru saņēma ne tikai žūrijas galveno vērtējumu, bet arī skatītāju simpātijas. Tātad aicinu Matīsu Bernānu, Lienītu Akmani, pareizi, jā, Diānu Prusakovu un Ines Stropu. Nagavad kungs. Maleči. Jā, jūs teiksiet kāds vārds? Kā tas viss notika? Jā, es nezinu, es esmu deliģēts kā runātājs, bet es domāju, ka jums patīkamāk būs ieklausīties manu dārgo kolēģu balsīs. Viņam tādas patīkamas un skanīgas balsis. Es domāju, paklausīsimies, varbūt viņas ko pastāstīs. Viss sākās pirms Ziemassvētkiem. Tad, kad ir tā atmosfēra, Ziemassvētki, visur lampiņas deg, bet ir skumīgi, ka te pa ielu un cilvēki iet nokārtām galvām. Un pašiem mums arī nebija īsti Ziemassvētku noskaņas. Mēs izlēmām, ja ne pašiem, tad vismaz kaut kam kaut ko dāvināt. Viss sākās ar to, ka mēs izdomājām varētu aiziet pirms Ziemassvētkiem uz pansionātu un apsveikt cilvēkus. Bet mēs sākām domāt, bet vai tad arī katrā mājā tomēr nav cilvēks, kuram ir skumji? Varbūt tiešām kāds vecāks cilvēks savā mājā jutās skumjāk nekā mēs. Tāpēc mēs... Mēs sevi nosaucām par Rūķu komandu, un tas bija kā Rūķi iziet ielās. Mēs apsteigājām pēc iespējas, centāmies apsteigāt pēc iespējas vairāk dzīvokļu, māju, jo īstenībā pat mazie bērni, kas mums tur ir, viņi pat ir aizmirsuši, kas ir Rūķi. Viņi pat vairs netic. Un tad, mēs, piemēram, ar Inesu jau no 5 rītā sagatavojam pēdējos apsveikumus, kuriem mums krāsoja arī mazās klases, un tad devāmies un staigājām līdz vēlai naktī. Laiks bija nedaudz briesmīgs, jā. Mums īstenībā nebija tā lieta tādējās dāvanās. Mēs pasniedzām vienkārši apsveikumu, ko mazie bērni pirmās klasītes mums palīdzēja izkrāsot. Protams, arī mēs krāsojām, un ģimenes visas bija iesaistīts pilnīgi mammas tēti, lai arī viņi negribēja tik ļoti, bet viņiem vajadzēja krāsot. Laiks arī mums bija maz. Un vēl mēs pasniedzām tas kā mūsu vienotības simbols čiekurus, kur mēs appūtām ar zelta krāsu un ietinām visdažādākās krāsas lentītās, kuru palūdzām katrai ģimenītei iekārt eglītē. Un Ziemassvētkos tā sajūta, kad sēdi un skaties uz to čiekuru un saprot, ka katrā mājā visos ir tas čiekuriņš, lai arī varbūt eglīte nav, bet kaut kur čiekurs tomēr eksistē. Un tad, tad bija tāda jautri. Un arī staigājot, mēs guvām ļoti lielu gandarījumu, jo bija cilvēki, kuri tiešām pat raudāja. Un no tā, kad viņi nebija gaidījuši, ka cilvēki nāk un brīvprātīgi uzdāvina kaut ko no sirds. Un bija cilvēki, kuri atver durvis un prasa, ko jūs vēlaties. Mēs sakam, uzdāvināt, mums nav jāmaksā. Un mēs stāvam tādu lielām acīm, nē, par ko. Un tas tā arī ļoti, ļoti mūs aizkustināja. Kā arī Lienīte pieminēja, mazie bērni, viņi brīnumam netic, bet tad, kad mēs ar Rūķu cepurēm staigājām un arī maziem bērniem uzdāvinājām kādu končiņu, viņi stāv tādi,
Un mamma saka, noskaiti dzējolīti, un tas bija tik aizkustinoši, ka kāds mazs ķipars 3 gadiņu un stāsta kaut ko, un viņš tiešām sāk ticēt tam Ziemassvētku brīnumam, un tā sajūta, ka mēs kaut ko spējam dot. Un arī viss sākās no maza cilvēku pulka, bet mums tiešām palīdzēja ļoti, ļoti, ļoti daudzi. Mēs par to ļoti pateicamies. Arī citi jaunieši. Jā. Jā, varbūt nedaudz pie statistikas. Tātad, mūsu pilsētiņa gan nav pārāk liela, tomēr mēs bijām izgatavojuši 700 apsveikumus, kurus mēs laikam ar visus esam izdalījuši. Jā, roku pārakstīti, krāsoti un jā, pantiņi katrā šajā te apsveikumā. Čiekuri, kurus mēs tumšā vakarā lasījām mežā un centāmies vēl kaut kā ziemā atrast zem sniega čiekurus. Tad galvenais, es domāju, ir tā sajūta, ko mēs devām citiem, un reizē arī paši sev. Kaut vai nedaudz prieka, nedaudz tā brīnuma, ko, es domāju, daudziem ikdienā pietrūkst. Un es gan esmu piemirsis, kas ir autors šiem vārdiem, bet es nobeigumā gribētu teikt. Gūt var ņemot, gūt var dodot. Dodot gūtais, neatņemams. Rainis, jā, paldies, skolotāj. Rainis. Paldies par šo emocionālo punktu pasākumam. Tātad turpmāk jūs aicinu visus uz banketu bloku zālē, un promējot lūdzu paņemiet informācijas mapītes par iespēju karti, kurā jūs atradīsiet arī blakus, tur ir uz līmītes, ar kurām pašlaik rotājas daži no žūrijas locekļiem un komisijas. Ja? Tā kā neformālas sarunas jautrā gaisotnē. Pasākums beidzies.